Kas man kā sievietei ir Latvija? Kas tā ir jums, Latvijas dāmas? Cik daudz viss balstās uz mūsu pleciem? Vai esam stipras? Jā, jo nekas cits neatliek. Vai saņemam pietiekami daudz atbalsta, lai spētu izdarīt tās lietas, kas mums vēl jāizdara? Šis dāmu projekta raidījums ir tieši par mums, par tām, kas iesoļojuši savā brieduma fāzē, atbildīgi, drosmīgi, bet ar mīlestību un galvenais – pret sevi. Šodien raidījumā Dāma politikā, ārlietu ministre un zemessardze Baiba Braže. Brīžiem jau bija ļoti grūti. Brīžiem likās, ko es te vispār daru, ka es varētu mājās siltā kaut kādā krēslā sēdēt un teikt dzert vai skatīties filmas kādas. Kā ikdienā parūpēties par savu balansu un mazināt stresu? Un tas, ko es piedāvāju, ir iemācīties vienu brīnišķīgu instrumentu, ko sauc par fizioloģisku elpu. Un muzikāls stāsts par brīvību. Pats lielākais soģis un vērtētājs tu pati sevi esi. Nebaidies, nevajag. To citi izdarīs tavā vietā. Vienkārši esi. Labvakar! Šovakar īpašajā Latvijas valstī dienā, Lāčplēša dienā, mums dāmu projektā īpašs ciemiņš, mūsu ārlietu ministre Baiba Braže. Labvakar, Baiba! Labvakar! Paldies par uzaicinājumu! Mums prieks, un pirms mēs turpinām šo sarunu, es uzreiz vēlos vaicāt, vai mēs varam pāriet uz tu šajā sarunā. Bet, protams. Brīnišķīgi, paldies, Baiba. Es pirmkārt sākšu ar Lāčplēša dienu. Ko tev nozīmē šī diena? Lāčplēša diena, protams, ir tas lielais tāds ietvers, ko man tā nozīmē. Tas tiešām tas ir visi cilvēki, kas par Latviju ir cīnījušies, galvas nolikuši, tikuši ievainoti, bet tā ir arī tāda milzīga ticība Latvijas valstī. Jā, jo bez Lāčplēša dienas un bez tā viss, kas ap to saistās, mūsu brīvības cīņas, izturēšana, otrā pasaules kara laikā, izdzīvošana okupācijas laikā un brīvības atgūšana, arī mūsdienu mūsu bruņoto spēku varoņi, ka bez tā nebūtu arī 18. novembris. Jo tā ir tā daļa no mūsu valsts reāls izveidošanas procesa. Un tad tādā personīgākā līmenī, protams, man arī tas ir ļoti īpaši, kopš es esmu pievienojusies zemesardzē, tas man saistās maniem zemesardzes biedriem un vadu un kolēģiem un tādām personīgākām sajūtām. Cik sen tavā dzīvē sākās šis zemesardzes posms? Nodoms bija sen, nodoms bija vismaz gadus 8 atpakaļ, bet tad, protams, man bija darbs vairāk ārpus Latvijas, kā vēstniecei Londonā, pēc tam kā NATO ģenerālsekretāra vietniecei, un tas tomēr ir diezgan sarežģīti savienojams ar tādu vismaz pamatapmācības daļu zemesardzē. Un tad, kad es atgriezos Latvijā 23. gada jūlijā, tad jau pavisam drīz pēc tam uzrakstīju iesniegumu, iestājos zemesardzē 23. gada rudenī, un tad jau pakāpeniski izgāja tās medicīnas pārbaudas un visu, ko vajadzēja. Un tad jau pagājušā gada aprīlī nodevu uz vērestu, un tad sākās pamatapmācība. Un pamatapmācība ir tāds nedēļas nogales, vairākas nedēļas nogales, kopā apmēram 21 diena, kur tu izēji cauri instruktoru vadībā dažādiem zemesardzes darbības aspektiem. Tur ir lauku kaujas iemaņas, tur ir orientēšanās mežā, tur ir darbs ar karti, kā tas saucās, tur ir kaujas šaušana, medicīna, sakari un tā tālāk un tā tālāk. Tādā skalā no 1 līdz 10, cik grūti tas bija? Brīžiem jau bija ļoti grūti. Brīžiem likās, ko es te vispār daru, ka es varētu mājās siltā kaut kādā krēslā sēdēt un teikt dzert vai skatīties filmas kādas. Tad, kad tur slapš pa to mežu, tur tāda mācība ir uguns un kustība, mums tas sagadījās ļoti lietainā dienā. Un tad tu tur visu to dienu tur celies, gulies, skrien uz ceļa, uz vēdera. Tad uz visu 10 liekas sanāk. Jā. Tad liekas, šito es vairs nevaru. Un tad tomēr atkal tur katram uznāk tas vājuma brīdis citā brīdī, un tad ir otrs, kas tev tur palīdz. Un kad tu vienādi vai ar vārdu, vai ar ūdens malku, vai ar šokolādīti. Tā kā man vienmēr bija līdz bikšu kabatās visādi sakaltēts rupmaizes un ogas un kaut kādu šokolādes gabaltais tur puišas parasti piebaroja. Jā. Tie bija atkal, kad es viņas parasti uzturēju. Vai procentuāli cik no jums bija dāmas?
Tā mūsu vadā mēs bijām salīdzinoši mazs cilvēku skaits. Ir tādi, kur ir 100 un vairāk, vai 50. Mēs bijām tikai 15, kas sāka, mēs 12 pabeidzām. Un no tiem 12 mēs 4 bijām dāmas, tā kā trešā daļa. Un tā vecuma amplitūda? Man liekas, ka es esmu gandrīz pārliecināta, ka mēs katru bijām savā gadu desmitā. Tas bija starp 23, starp 34, starp 40, 50 un starp 50 un 60. Es 50 un 60. Jā. Tās dāmas, ko tu satiki, kāds joms viņas pārstāv? Tā, dāmas mums ir visdažādākās. Mums, piemēram, viena apdrošināšanas speciāliste, viena ērģelniece, jā, skolotāja, digitālo tāda marketinga speciāliste, faktiski viņa vada procesu, biznesa procesu. Tad ir tiesu speciāliste. Jā, katrs cilvēks ir citādāk. Tā kā dzīvē. Jā, bet jūs vieno kaut kas viens. Un kas varbūt ir tās galvenās tās īpašības, ko tu redzi katrā no šīm dāmām? Kaut kāds tas vienojošais. Arī tā no vienas puses tāds patriotisms, protams, un ka viņas ir izvēlējušās, ko tādu darīt, jā, arī, lai arī pilnīgi nesaistīt varbūt katrai savu motivāciju. Jā, un tas arī ir tas vienojošais, ka ne tikai tu esi patriots vārdos, bet arī darbos, ka tu arī kaut ko mēģini tālāk apzināties un darīt. Tava dzīve, Baiba, ir ļoti ilgus gadus saistīta ar diplomātiju, ar politiku, kas vairāk ir tāda vīriešu pasaule. Tur ļoti daudz procentuāli ir vīrieši. Kā tu jūties tajā vidē? Vai jūties tajā vidē? Mums dienestā pārsvarā vairākums ir sievietes. Tiešām? Jā, Somijas ārlietu ministrijā arī vairākums ir sievietes. Interesanti tas izveidojas. Tas, ka mazāk sievietes nokļūst līdz vadošiem amatiem, tas gan ir fakts. Un tur ir dažādi iemesli. Un ar ko tas saistīts ir? Es domāju, pārsvarā tas, ka tomēr to savienot ar tādu ģimenes dzīvi, tās rotācijas, ja, ka tev ik pēc cik tur gadiem ir jābrauc uz ārzemēm, tomēr strādāt, ja tu esi diplomāts, ka tu nepavadi Latvijā visu to laiku. Es domāju, ka tas ir tas galvenais iemesls, ka kādā brīdī abu dzīves biedru profesijas, tad kā to savienot? Jābi ir strādājoši. Ja, un ka tāpēc ir reizes, kad sievietes tad beigās neaiziet līdz tam nākamajam posmam karjeras attīstībā. Jo. Un tam visam klāt vēl stress. Kā tur to tiec galā? Šobrīd tas lielākais, protams, kas rada tādu neziņu un stresu, ir Krievijas karš Ukrainā. Ja. Un tas, protams, ietekmē ļoti, neslēpšu visos līmeņos, sākot tiešām ar lielajiem darbiem, to, ko mēs kā Latvija varam izdarīt, ko mēs varam pārliecināt, frustrācija, kāpēc citi varbūt nedod vairāk Ukrainai, skaidri zinām, ka viņi var dot vairāk atsevišķas valsts un tā tālāk. Un tas rada stresu, zināmā mērā arī aizkaitinājumu un citas lietas. Un kaut kādas tavas metodas, kā tu tiec galā ar to stresu? Jo cerēs, tas stress ir tik milzīgs, ka tas vienkārši paralizē mūs, jā. Es tā mēģinu tomēr stop. Kas šis tagad ir? Un tad vienmēr uzlikt sev jautājumu galdā, kas ir sliktākais, kas var notikt? Kas tiešām ir sliktākais, kas var notikt, ja kaut kas neizdodas, ja? Kas varbūt arī palīdz. Šis ir brīnišķīgs jautājums. Jā. Un tad, kad tu saprati, kas ir tas reāli sliktākais, viņš nav sliktākais. Pēc 40 dzīve nepalēninās. Dažreiz tā kļūst pat intensīvāka. Margaritai ir 4 bērni. Viņa ir solo mamma. Ikdienas skrējiens, rūpes, atbildība un reizēm tik maz vietas sev. Stress nav ienaidnieks. Stress ir signāls, ka esi pārslogota, visu pasauli paņēmusi uz saviem pleciem. Stāsti, lūdzu, ar ko tu šodien esi atnākusi? Man liekas, esmu stresā. Vienkārši es strādāju no mājām, vienkārši man ir 4 bērni, vienkārši es esmu solo mamma, un kad viņi nāk no skolas, es vēl mēģināju strādāt. Kad sakās, ko mēs ēdīsim pusdienā, pēc tam es saku, davai pildīsim mājas darbus. Nē, mēs nepildīsim, mēs negribam, es slīmoju, es negribu, man tur kaut kāds kašķis. Un vakarā es jau tikai sapņoju par to, ka es ielidīšu gultā. Tā
izslēgšu gaismu un būs kārtība, bet nē, es vēl kaut kādu stundu, tā šausmas. Ko man darīt? Es to neizdarīju. Tu teici, ka vienkārši mamma vienkārši strādāja no mājām, bet tas nav vienkārši. Tas, ko tu stāstīji, to sauc par alostātisko slodzi. Jo katrs no šiem notikumiem atsevišķi pats par sevi nav stress. Savukārt, tad, kad mēs viņus saliekam visus kopā, tā kā tu to noraksturoji, tad tas kumulējās, pamazām krājās un pārsniedz tavas iespējas risināt situāciju. Ja? Šajā brīdī tā nebūtu problēma, ja tev būtu viena tāda diena nedēļā. Taču, ja tā diena ir katra tāda, tad ir brīdis vienkārši, kad tu saproti, ka tu nespēji atpūsties, jo tu esi pārāk saspringusi no visiem šiem notikumiem. Margarita ar ieradumu maiņas eksperta Lieni izmēģinās dažādas tehnikas, kas var palīdzēt mazināt ikdienas spriedzi. Jo tajā momentā, kad tu jūties pārņemta ar tām emocijām, viņas atsevišķi nav stress, bet visas kopā to stresu rada, tavā asinsritē notiek ķīmija, kuru tu nevari apturēt. Jo stress, viņš mazināsies tad, kad tu situāciju būsi atrisinājusi. Līdz tam brīdim neviens elpošanas vingrinājums, kuru mēs šodien arī pildīsim, tev nepalīdzēs. Tajā brīdī, kad tu šo situāciju esi atrisinājusi, tev ir nepieciešama atjaunošanās. Un savukārt tajā brīdī mums nāk palīgā sports, mums nāk palīgā labs ēdiens, mums nāk palīgā izgulēšanās un mums nāk palīgā staipīšanās un elpošanas vingrinājumi. Tātad šie ir tie instrumenti, kurus mēs izmantojam, lai atjaunotu savus resursus pēc stresa pilnas dienas. Tavā gadījumā tas būtu vakars. Un tas, ko es piedāvāju, ir iemācīties vienu brīnišķīgu instrumentu, ko sauc par fizioloģisko elpu. Tātad 2 ielpas caur nāsīm, maza pauze un nopūta ar izelpu caur muti. Pamēģinam 2 īsas ielpas caur nāsīm, neliela pauze un izelpa caur muti ar nopūtu. Tu nopūties. Iedomājies situāciju, tu apgulies gultā un tu nopūties, lai izlaistu visas emocijas ārā. Un vēl pēdējo reizi 2 ielpas. Šī fizioloģiskā nopūta, viņa palīdz restartēt elpošanas ritmu. Jo tad, kad mēs esam uztraukušies, mūsu elpa ir sekla, viņa ir strauja, un tad, kad mēs viņu mums ir vieglāk elpot jau brīvāk un dziļāk. Ja? Šajā brīdī mēs iedodam sev pauzi, lai izslēgtu tos smadzeņu centrus, kuri ir atbildīgi par stresa reakcijām. Dažreiz ķermenim vajadzīgs maigs atbalsts, dabiskas vielas, kas palīdz nomierināt nervu sistēmu un sagatavot prātu miegam. Margarita reizēm izvēlas homeopātisku līdzekli Neurexan, lai maigi atbalstītu nervu sistēmu stresa situācijās un vakarā, kad prāts vēl griežas kā karuselis. Ir iespēja tieši tāpat, kā tu jau dari, domāt par nomierinošām tējām vai lietot arī homeopātiskos preparātus. Es mēģināšu noteikti, jo es ticu, un ar mani tās darbojas. Tā nav ātrā tablete. Tas ir rituāls. Signāls ķermenim – tagad ir miers. Labi, ķeramies pie staipīšanās. Ar ielpu cel lūdzu kāju augšā, es tev palīdzēšu viņu pieturēt. Un, lai būtu vieglāk, tu paņemsi jostu, izstiep rokas un aizsniedzies pie jostas, galvu tu vari likt atpakaļ, un mēs noregulēsim, cik stipri vajag. Vai tu jūti iestiepumu kājas aizmugurē? Labi, vai tev galva ir ērti? Jā. Labi. Tagad lēni ielpa, visu laiku elposim caur nāsīm, bet vēl lēnāka izelpa. Es skaitīšu līdzi. Ielpa 1, 2, 3 un izelpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ielpa 1, 2, 3 un izelpa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liels plus, šo var darīt guļot gultā. Pirms miega tev ir jāuzliek timeris, lai tu vari izkontrolēt, cik ilgi tu to dari. Es teiktu, minūte uz katru kāju ir pilnīgi pietiekami. Un tev ir jāskatās nianses, lai rokas elpoņos ir taisnas, lai tev nav kārdinājums saliekt roku un saspringt vēl vairāk, velkot to kāju klāt.
Kāja drīkst būt gan taisna, gan ieliekta, bet ir jābūt stiepjošai sajūtai kaut kur kājas aizmugurē. Un tā kāja nedrīkst trīcēt, vibrēt. Viņai jābūt ir mierīgai tā, lai tu jūti to iestiepumu, bet lai tu vari viņu arī mierīgi izturēt, lai tev ir patīkami. Minūti izelpojām un tad mainām uz otru kāju. Bieži vien nav tās pauzes, kur atgūties, nav brīža izelpot. Un tad stress vairs nav īslaicīgs sabiedrotais, tas kļūst par fonu. Ilgstoši tas var pārvērsties nemierā, trauksmēnās domās pirms miega, galvas sāpēs vai smagumā krūtīs. Ķermenis mēģina klauvēt, man vajag attelpu. Tieši tāpēc mēs runājam par holistisku rūpi, mācīties apstāties, ieelpot, nospraust savas robežas. Dažām sievietēm šajā ceļā palīdz arī maigs homeopātisks atbalsts nervu sistēmai, piemēram, Neuraxan. Tas ir homeopātisks preparāts, kas ļauj mierīgāk pārvarēt dienas izaicinājumus, saglabāt skaidru galvu un spēju koncentrēties. Tas nav miega līdzeklis un nerada atkarību, drīzāk kā signāls ķermenim. Tu drīksti būt mierā, pasaule pagaidīs. Turpmāk raidījumā, vai sieviete tiešām var paspēt visu? Svarīgākais jau godīgi sakot ir neuzbaroties. Tad arī derēs tie visi labie kostīmi. Viss pārējais nebūs, lai tik daudz jāpavada kaut kādā veidā mēģinot kaut ko jaunu. Tur varbūt iegādāt, jo garderoba man ir plaša. Un muzikāls stāsts par brīvību. Pats lielākais soļis un vērtētājs tu pati sev esi. Nebaidies, nevajag. To citi izdarīs tavā vietā. Vienkārši esi. Un kā palutināt savu ādu skarbajā Latvijas rudenī? Uztaisīsim šodien tādu antioksidantu procedūriņu, kas būs tieši rudenī ar C vitamīniņu, jā, ar vitamīniem. Un kā ar draudzenēm, vai tām pietiek laika? Mums ar draudzenēm tādi vairāki formāti ir. Ir man tāds seno draudzeņu klubiņš, kur mēs esam, un mēs mēģinam, mēs, piemēram, nopirkām filmu abonements kino bizē un iet uz filmu lekcijām. Man gan atkal es neesmu, diemžēl, Latvijā vienmēr, kad viņas tur notiekās, bet, kad mēs ejam, tad mēs pēc tam aizējam izrunāties par to, kas tas ir un tā tā. Bet, kā jau ar draudzenēm, ziniet, agrāk podus gāzām vairāk studiju laikos, jā, iet ielās, tur draugi, tur kas tur ko tur. Pēc tam jau, kad visi salauzās, apprecās, bērni parādās, tad atkal citas tās lietas. Jā. Un tagad tur atkal jau bērni visiem lieli, jā. Tad atkal mēs pašas brīvākas, tad atkal citādi. Mūsu viešņas, kas ir bijuši šeit dāmu projekta studijā, ir minējušas par to, cik svarīgi tai sievietei, ka viņai ir tās citas sievietes, ar kurām aprunāties, ka sievietei vajag arī citas sievietes līdzās. Jā, protams. Bet atkal tādos grūtos brīžos man vairāk tas, ka man ar sevi ir jāizrunājās. Man vairāk ir tas, ka man gribās pabūt pašai sevi un salikt kaut kā tiešām pa plauktiņiem savā iekšienē. To es zinu, ka man neviens cits to nepalīdzēs. Un tad ir, es saku, tev pašam jātiek ar to kaut kādā racionālā veidā. Vairāk vai mazāk. Vismaz līdz tam nākamajam posmam, ja, kad tu saproti, ko to visu darīt. Un tad tu iekšēji tur diskutē no dažādiem aspektiem. Tiešām tāds interesants tas process. Es arī parasti sarakstu sev, kā man tas izskatās. Bet, zini, kas man liekas, ir tik ļoti negodīgi attiecībā uz sievietēm politikā. Ja mēs skatāmies, piemēram, vīrieti, viņi nekad nevērtēs pēc tā, redz, kas viņam tur tas kostīms ir, un vai viņam ir saskaņots, un tur tie labi, auskars nenēsā. Bet pret sievietēm ir ļoti, ļoti strikti. Viņi pat neklausās, ko tā dāma saka. Bet kā viņa izskatās, vai viņa nav uzbarojusies, tātad kas viņai tur ar tiem matiem ir, un kas viņai vispār stilists ir, un tā tālāk, un tā tālāk. Un pazūd tas būtiskais, tas, ko tā dāma mēģina pateikt. Vai nodot tā informācija. Man liekas, tas ir tik ļoti negodīgi. Bet nav tā, ka vīrieši vērtē vīriešus. Es arī pēc kostīmiem un frizūrām. Šauras žaketītes ar izspiedušos vēderu vai nabu, kas spīd caur kreklu, ja, un spalvēnu vēderu. Ticiet man, to vērtē visu. Tu bieži runā ar svešiem cilvēkiem. Tev nāk klāt un atpazīst kur mūsu ministre un grib aprunāties. Pašlaik jau nāk klāt, jā. Pašlaik jau nāk. Sākumā varbūt mazāk bija
Tā kā man ir bijis laiks tagad pierast. Bet nāk, jā, man arī patīkās. Arī kādreiz tirgu, es saku, cik, ja es tieku, piemēram, sestdienās uz tirgu aiziet, es labprāt izrunājos ar cilvēkiem. Nu, interesanti, ziniet, viņiem jau arī katram savu dzīve. Viss kaut kas ir. Un cilvēki jau, ziniet, katrs savā profesijā, savā nozarē jau kaut ko vienmēr ir sasniedzis interesanti. Tā kā, tas ir tas, kas man interesē, jā, dzirdēt, kas no viņiem, kas ir tas, ko es varu iemācīt. Un kas ir tie varbūt biežākie jautājumi, ko dāmas jums uzdod? Tāds mums ir mērķa auditorija raidījumam 40+, tāds pieaugušas sievietes. Jautājums parasti, kā to var paspēt visu. Man atbildi ir nevar paspēt visu. Tāpēc šobrīd man pārsvarā sanāk tas darbs, un tad pārējās prioritātes ir, ģimene, veselība, kultūra, kaut cik, respektīvi. Bet tu atrodi taču tam visam arī laiku. Jā, bet daudz salīdzinoši mazāk. Jā, salīdzinoši tas, protams, ir mazāk droši vien nekā ģimene gribētu, nekā es gribētu. Kultūras pasākumiem daudz mazāk ir. Bet tad atkal tas kompromiss, ka kultūras pasākums mēs mēģinām, piemēram, ar vīru nākamā gadā jau skatāmies, kur ir kaut kāda nedēļas nogali, kur mēs varam vai aizbraukt uz kādu kultūras pasākumu. Vienalga, vai tā ir Amsterdama, vai tas ir vēl kaut kur. Jau laicīgi paskatīties, saplānoties to zemi, tad mēģina to nedēļas nogali, zinot, ka tur nav kaut kāda Eiropas sanāksme vai kaut kas tāds, mēģina nobloķēt ar domu, ka tā arī ir tāda, kas ir mums vairāk. Mums sievietēm svētku svinēšana bieži saistās ar kultūras pasākumu apmeklēšanu. Šodien mēs devāmies uz mēģinājumu, kurā top īpaša izrāde Latvijai. Tā būs Imanta Kalniņa rokopera Ej jūs tur. Poļus mēs turpinām, mēs nākam, kad mēs ejam uz priekšu. Labi? Rokopera Ej jūs tur 71. gadā bija drosmīgs sapnis par izlaušanos no režīma, no sienām, no klusēšanas. Tā kļuva par brīvības simbolu, par iespēju domās aizlidot līdz San Francisco, patie realitātē priekšā bija dzelzs priekškars. Šodien šis vēstījums atgriežas ar jaunu spēku, jo arī mūsdienās brīvība nav pašsaprotama, ne tikai valsts robežās, bet arī mūsu pašu galvās. Lai spējam būt drosmīgi, runāt, iestāties par patiesību, skaistumu un cilvēcīgumu. Ārkārtīgi svarīgi, ka jums ir kopējais, tas kopējais zīmējums vai kopējais čats. Jūs viens ir garāks, viena ir sieviete, viens ir vīrietis, un viens ir vecāks, viens ir jaunāks, bet jūs esat vienkārši masa. Jūs esat tā kā dēles, kas vienkārši nāk piezīžās, vienam brīvam taurenim. Ja? Pēc tam, ka jūs esat ugunskurā, tad mēs visi esam brāļi un māsas, iekš Beatliem un Jesus Christ. Ja? Par katru mēs ar jums parunāsim to vaibu, modernā valodā sakot, vai narratīvu, vai es nezinu vēl kādus jaunus vārdus. Iepazinos šodien ar vārdu karuselis, izrādās, ka skrūlē nevis šitā, bet šitā, tas ir karuselis. Jā. Rokoperas režiju uzņēmusies Rēzija Kalniņa, un tas ir gluži jauns skatījums. Tāpēc Ej jūs tur, manuprāt, ir ārkārtīgi aktuāls tieši šodien, lai mēs stāstītu arī simbolu valodā, par to, ka mēs dzīvojam matriksā, mēs dzīvojam programmās, mēs dzīvojam uzturos, un tad, kad mēs saprotam to, tikai tad mēs nonākam cietumā, un tad nāks arkanģelis, kurš mūs pavada uz brīvību. Ja mēs sekojam pūlim, mēs jau esam miruši, jo mums nav sava balss. Mums kā latviešiem, kā Latvijas pilsoņiem, kā šīs pasakainās mātes Latvijas zemes iedzīvotājiem, nevis iedzīvotājiem, bet dzīvotājiem, kuri ņem no šīs pasakainās zemes to, ko viņa mums dāvā, tad ir jautājumi, ka mēs visi uzdodam
viens otram paši sev un skatītājiem jautājums. Šis ir iestudējums par to, kā mēs izlaužamies no režīma, no klusēšanas, no sevis pašām, ja vajag. Kā ir būt diriģentam kaut kam tik lielam un varenam? Tas ir apjomīgs uzvedums, kuru, man liekas, tā, kad es iecerēju, es nezināju, ka tas būs tik jaudīgs, tik apjomīgs. Un otra lieta, es domāju, mums katram ir kaut kas iekšā tāds, ko mēs varbūt noturam, ko mēs neizpaužam, tāpēc, ka šis ir ļoti trauksmains laiks. Un man liekas, ka šī opera, roka opera, atbild uz ļoti daudziem jautājumiem tieši šajā laikā. Un tas ir vienkārši apbrīnojami, ja, ka tas man tā kā ienāca prātā pirms kāda gada vai 2, bet tas ir tik aktuāls pēc 50 un vairāk gadiem. Kāpēc es viņu neredzu, kāpēc es viņu nedzirdu? Ej uz tur. Tas nav tikai sauciens. Tas ir uzsaukums atcerēties, ka brīvība sākas tur, kur esam gatavi par to neklusēt. Viki saka, atņem galvai vēju, puis, ne jau tev ir jādomā. Ja? Tad es saku, nē, ir jādomā. Un vienalga, vai tu esi sieviete vai ko tu tur dari, bet ir jādomā. Nebaidies dzīvot, nebaidies neatbilst, nebaidies no vērtējuma. Pats lielākais soģis un vērtētājs tu pati sevi esi. Nebaidies, nevajag. To citi izdarīs tavā vietā. Un tad jūs pārvēršaties. Ja? Tas ir svarīgi. Sākums ir, lai skatītājiem ir skudriņas. Es ļoti labprāt aicinu uz rokoperas uzvedumu, jaunu iestudējumu Ziemeļblāzmas kultūras pilī 21. novembrī vakarā 7:00. Turpmāk raidījumā, vai sieviete tiešām var paspēt visu? Mana mediju padomniece Signē man ierādīja ļoti labu lietu, ir tās maskas slapjās. Nu, tās, ko izņem paciņām, paliek tās korejiešu visādas un ne korejiešu un korejiešu. Nu, tad es tām lidmašīnā, ja man ir nakts lidojumi, es viņas naktī lidmašīnā uzlieku un neliekos, nezinu, ko citi domā. Un kā palutināt savu ādu skarbajā Latvijas rudenī? Uztaisīsim šodien tādu antioksidantu procedūriņu, kas būs tieši rudenī ar C vitamīniņu, jā, ar vitamīniem. Es tev, Baiba, apbrīnoju par pusmaratonu, ko tu pieveici pagājušajā gadā. Nu, ziniet kā, tas pats pusmaratons jau bija tikai tā procesa gala rezultāts. Un man viņš neizdevās pārāk labs, jo es godīgi sakot, iepriekšējā vakarā saslimu. Un man naktī faktiski bija negulēta nakts, sadzēros zāles pirms tā pusmaratona. Un tu tik un tā biji uz starta? Un, tāpēc, kad nevarēja nebūt, ziniet, tu esi ar to grupu, ar to treneri, tur visu laiku to gatavojies, un plus man vēl bija tas nodoms, ka tas ir priekš Ukrainas, es vācu līdzekļus Ukrainai, priekš droniem. Tā sajūta bija, kad tā, un tad es faktiski noskrēju kādu pusi un pusi nostaigāju. Un tu ieej tajā maratona laikā, zin kā, no acīm redzot tās kābeļa apgāde ir citādāk, tev arī tas kaut kā tās sajūtas ir pavisam citādas. Un vienam cilvēkam skrējējam labam, viņš skrēja īsto maratonu, nevis pusi, viņam sarāva krampis tieši pie brīvības pieminekļa, tieši man blakus. Un es nogāju malā un sāku viņu masēt un tur palīdzēt, un es biju izdomājis, ka viņš nes kāpēc ir kanādietis. Un es ar viņu angliski izrunājos. Es neprasīju, kāpēc man šķita, bet man šķita, ka viņš ir kanādietis. Izrunājos, tur palīdzēja, lika viņam staipīt un tā tālāk. Un tad es gāju tālāk, pēc kaut kāda laika viņš man apdzina, protams, aizskrēja garām. Pēc tam viņš Instagramā ierakstīja latvietis. Latvijas? Paldies! Viņš tev bija atpazins. Jā, bet viņš turpināja ar man angliski runāt. Tagad tas bija tāds otrs atkal jaukais stāsts. Un tā, protams, kaut kāds 3 kilometrus un uz beigām pēkšņi parādās tas spēku pieplūdums, jo tu redzi, faktiski tev tūlītās būs beigas. Un tad to atkal tās beigas es diezgan noskrēju atkal līdz galam, tas atkal bija tāds.
Bet tas bija tāpēc, ka metodiska gatavošanās mums bija ļoti laba tāda sagatavošanas programma. Skriet man riebjās, man vienmēr esmu sportiste pati, es čēpu metu ilgus gadus un visu kaut ko es darījusi, bet skriet man vienmēr riebies, jo tas bija uzspiests. Tas bija uzspiests, ka tev ir jāskrien, un man tas ļoti nepatika. Un tad es domāju, ka es redzēju šo programmu, un Dace Rukšāna bija to darījusi, rakstniece. Un Dace tik labi sulīja, kā jau viņa māka aprakstīja, kāda tā gatavošanās. Bet tu tā kā solīt pa solītim audzēji, ja? Jā, un tā ir tā programma. Un es sapratu, ka varbūt tā es arī varētu mani iepatikties skriešana. Un tas bija tāds sevis pārvarēšanas, pieteicos tai programmai, viņi man akceptēja. Es vēl nebiju ne ministra, nekas. Vienkārši tas jau arī bija kaut kādā 23. gada rudenī. Nu, un plus es gribēju sagatavoties zemesardzē, jo es zināju, ka tur būs tomēr arī diezgan augstas prasības tādā fiziskās izturības ziņā. Un tad man šķita arī, ka caur to gatavošanās pusmaratonam tas man palīdzēs arī zemesardzē. Un tur man saved kopā ar tik ļoti foršiem cilvēkiem. Tie pusmaratona grupā arī pilnīgi citādi, no pilnīgi citas vispār vides un tādas dažādām profesijām. Un tad mums bija izcila treneri, Ilona Marhele, un viņa ļoti nopietni. Mums bija treniņa programma katram individuāla, katram tā bija jāizpild, viņa pēc katra treniņa tev komentēja, kas ir bijis, kas nav bijis. Un tad tu pierodi, un tad jau tu sāc just, kad ir progress. Es atceros to sensāciju, ka es noskaitu pirmo reizi tos 5 kilometrus, kaut kādu tad normālu rezultātu, ka man likās, varbūt būs. Un pēc tam jau 10, tad vienreiz ir 15, un tad jau likās, ok, kad laikam jau tikšu līdz galam. Kad mēs saskaņojām šo interviju, mēs sapratām, cik ļoti aizņemta tu esi un patiesībā, cik ļoti daudz laika tu pavadi arī ārpus Latvijas. Un es domāju, kā šajā visā saspringtajā laikā un šajā saspringtajā režīmā un grafikos saglabāt sievišķību? Nē, viegli jau tas tāds ļoti daudz laika tam nav, teiksim tā. Ja mēs runājam par kaut kādām masāžām vai sejas procedūrām, vai aiziet uz kaut kādu vingrošanu vai ko tādu, tam ir daudz mazāk laika salīdzinoši, kā bija agrāk varbūt. Tā kā to nākas tad iespiest kaut kādos starpās. Mana mediju padomniece Signē man ierādīja ļoti labu lietu, ir tās maskas slapjās. Tās viņam paciņām paliek tās korejiešu visādas, ne korejiešu. Tad es tām lidmašīnā, ja man ir nakts lidojumi, es viņas naktī lidmašīnā uzlieku un nelieku uz nezinu, ko citi domā. Vienkārši vai ņem viņas līdzi un tad no rīta kaut kur viesnīcā vai vēl kaut kur. Tad man ir sava rīta vingrošanas 2 minūšu rutīna, ko es mēģinu tiešām arī maksimāli izmantot un darīt. Ar to gan ir par maz, man skriet vairāk nesnāk tā, kā man gribētos. Tad es mēģinu nedēļas nogalēs, ja ir brīvs, tomēr vai ļoti garas pastaigas, vai izskriet kaut ko. Mums ir arī suns. Viņš, protams, palīdz darīt to, jo tādā ziņā, ka viņš ārā ir jāved kaut kur, un tad mēs mēģinām to paildzināt maksimāli. Un svarīgākais jau, godīgi sakot, ir neuzbaroties. Tad arī derēs tie visi labie kostīmi. Viss pārējais nebūs, lai tik daudz jāpavada kaut kādā veidā mēģinot kaut ko jaunu. Tur varbūt iegādāt. Garderoba man ir plaša. Caur gadiem diplomātijas, es 30 gadus diplomātijā. Tas ir labs arguments turēt sevi. Tas ir labs arguments. Nevar teikt, ka man tā vienmēr tas tā izdodas. Bet noteikti tā motivācija tāda ir. Un tāds sevi jau jāmīl un kaut kā jāciena. Un te es mēģinu tā kā sev to atgādināt arī un skatos uz skaistām sievietēm, kā jums. Paldies. Un domāju, jāsņemās, jāaiziet uz kādu sejas procedūru. Kaut ko tādu. Dacei ir 47 gadi, un viņa jūt, ka sejas āda mainās. Šodien Dace sevi palutinās ar īpašu kolagēnu aktivizāciju skaistumkopšanas salonā Arte Studio. Rudenī, kā parasti rudenī, vienmēr nāk atkal pie tevis pēc vasaras, jo ir sākusies apkuras sezona, ko es ļoti vienmēr izjūtu. Tas sausais gaiss, es uzreiz jūtu, ka man paliek sausāka āda. Tā kā velku un netiek galā vienkārši ar mitrinošajiem krēmiem. Vai tu lieto kolagēnu? Iekšķīgi. Patreiz nē. Jā, tas būs kā papildus mitrinošais, jo kolagēns ir viens no svarīgākajiem proteīniem
mūsu organismam, mūsu ādai, kas uztur mitrumu, elastību, tvirtumu, jā, un tas ir ļoti svarīgi ne tikai nākt uz kolagēnu stimulējošām procedūrām, bet arī iekšķīgi uzņemt kolagēnu. Jā. Tas palīdzēs ādas mitrumu uzturēt un arī, lai krunciņas neveidojās un vispārējo komfortu uzlabot ādai. Daram, es tev uzticos. Tā kā, jā, šodien mēs arī varētu veikt kādu kolagēnu stimulējošu procedūru, kas būs tieši rudenī ar C vitamīniņu, jā, ar vitamīniem, jo tas tev iedos arī pabaros ādiņu, iedos pietiekoši mitrinātu, aizsargās arī no apkārtējiem faktoriem. Jā, būs tāds mirdzumiņš, jā, jo C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas ir iedod ādai mirdzumu, mitrina pietiekoši, tad tev būs tāds svaigums arī. Tā kā sāksim darboties un varbūt ir kaut kādi jautājumi. Jā, tu iepriekš ieminējies par to kolagēnu. Es gribēju paprasīt, cik bieži viņš ir jālieto. Kolagēnu var lietot neierobežotā daudzumā, bet tādi pirmie rezultāti, ko mēs varam manīt jau pēc kolagēna lietošanas, tas būs apmēram 8-12 nedēļas, kad tu sāksi manīt, ka tev uzlabojās varbūt nagu kvalitāte, mati, ja, un āda, protams, būs tā pēdējā pie kā, kad tu manīsi, ja, kad tur tas mitrumiņš, bet ik pa laikam, jā, var izdzert 3 mēnešus, varbūt tad kādu pārtraukumiņu un atkal pēc tam tādu kursiņu iziet. Sāku ar attīrīšanu, izmantošu, par cik tev ir tāds ādas sausumiņš un jutīgumiņš, izmantošu attīrošo pieniņu, nomierinošo ar alveju. Man jau patīk. Man liekas, pirmdienas rīta iesākt ar sejas procedūru ir labākais lēmums. Ap šo laiku kolagēna sintēze samazinās, estrogēna ietekme kļūst vājāka un to īpaši jūtam ādas elastībā. Un patiesi, mēs arī kaut ko varam darīt lietas labā, piemēram, stimulēt ādu gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Profesionāls kolagēna procedūras palīdz ādai atgūt elastību un gludumu. Tās uzlabo mikrocirkulāciju, atbalsta kolagēna veidošanos un piešķir sejai svaigumu. Bet vēl nozīmīgāk, tās iedod sajūtu, ka mēs rūpējamies par sevi, mierīgi, mērķtiecīgi, mīļi. Jo ļoti svarīgi ir tavā gadījumā, par cik tev vispār ir tas plānais ādas tips un kuperozīt un jutīgums ir atveseļot ādas aizsargu barjeru slānīti, jā, noteikti. Dzirdējusi, it kā kolagēns arī tā kā, pabiezina to ādu, jā, tā varbūt, viņš dod, jā, to tvirtumu, to ādas biezumu, jo, piemēram, sievietēm ļoti svarīgi arī menopauzes laikā, jā, par cik estrogēna līmenis krītās, tad ir ļoti svarīgi, jo estrogēns ir atbildīgs mums par to ādas skaistumu, jā, tas ir tas, kas ražo to kolagēnu, ja, stimulē, palīdz, un līdz ar to arī estrogēns, ka krītās, tad mums arī tā ādiņa, attiecīgi kolagēns samazinās, un āda paliek sausāka, plānāka, tvirtums zūd, ja, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Man tieši tas, kas man tagad ir sācies. Iemasēsim serumu, kas ir tieši kolagēna stimulējošo un Profesionālās procedūras kosmetologa kabinetā stimulē ādu no ārpuses, bet ādas struktūra veidojas arī no iekšienes ar aminoskābēm, kolagēna peptīdiem un C vitamīnu. Jā, un mājās es tev papildus noteikti arī ieteiktu mitrināt, ja, ādu vairāk kādus papildus serumus ar mitrinošām, ar hialuronu skābi, ar glicerīnu, kur sastāvā ir vairāk mitrinošie komponentiņi. Neļauj tādai izžūt, kā saka, jo āda dehidratētāk, jo viņa ir kaprīzāka. Āda atjaunojas ne tikai kosmetologa kabinetā. Kolagēns ir viens no mūsu ādas pamatelementiem. Tas piešķir elastību, stingrību un tonusu. Tāpēc daudzas sievietes 40+ savā ikdienā iekļauj kolagēna produktus. Parasti kremiņu mēs klājam pa Langeru līnijām, tas nozīmē no apakšas parasti uz augšu, ja, noteikti, ka jau tu esi kaut kur arī redzējis, kā to dara, ja, lai nevis uz leju, bet vairāk visu mēs klājam uz augšu, ja, kremiņš. Visus līdzeklīšus gan,
tonikus, gan visu, ko mēs vairāk vienmēr kustības ir vērsts uz augšu, jo tāpat jau mums gravitācija visu to stumj uz leju, bet lai... Liftingam. Jā, liftingam visu uz augšu smuki. Viegluma sajūta. Es tev vēl gribu piedāvāt vienu tādu nobeiguma procedūrai, ko es iesaku saviem, kā es teicu, to kolagēnu, tad mēs varētu, lai tev viss labāk iedarbojas gan no ārpus, gan no iekšpus, izdzersim glāzi kolagēnu. Labprāt. Mēs nevaram apstādināt laiku, bet mēs varam veidot attiecības ar savu ķermeni. Un tieši tur sākas skaistums. Skaistums, kas nav par gadiem, bet par sajūtu un mīlestību pret sevi. Kolagēns nav brīnumlīdzeklis, bet tas ir atbalsts mūsu saistaudiem, ādai un arī mieram. Lotus Pharma kolagēns satur formulu ar C vitamīnu, kas palīdz tam labāk sintezēties. Tas viegli šķīst ūdenī, bez garšas un smaržas, tāpēc tas labi iedars rīta rituālos. Lieto, un tad skatīsimies, pateiks, kāds būs rezultāti pēc tam. Paldies, Armīt. Jā, Paldies. lai tev labi klājās. Vai kā ir ar drošību? Cik ļoti sieviete šobrīd var justies droši Latvijā? Es domāju, caurmērā tāda drošība uz ielas un tāda nav mums tieši militāru draudu. Es domāju, tur mēs esam labā līmenī. Bet tad mēs nonākam līdz jautājumam, kas ir vardarbība, piemēram, jā, un tā var būt gan fiziski, gan mentāli, ja, garīga, kaut kāda cita elementa, un tur es domāju, ka šobrīd daudz diezgan iznācis arī vairāk publiski, cik tieši nobruzījušās sievietes ir un kādas tik pieredzes nav bijušas. Bet šodien es domāju, jā, runāt par to, ka vai tas ir ģimenē kaut kur, ja, kur tev vīrs aizliedz strādāt, ja, lai arī tu pat varbūt to gribētu. Vai tev ieliek kaut kādā lomā, ka tagad tu būsi tur un mēs dzīvosim tur laukos, lai arī tev pašai gribās varbūt kaut ko pilnīgi citu. Un tad cik tālu tas ir kaut kas tāds, kas ģimenē ir jāatrodams kā kompromiss, jo tas arī ir vienmēr ir kompromiss. Nav jau nekad tā, ka būs tikai tā, kā es gribu. Jā, vienalga, es esmu sieviete vai vīrietis. Un cik tālu ir tas kompromiss, kad abu pušu intereses tomēr kaut kādā veidā mēs varam salikt viņas kopā. Un cik tālu tev ir tas, ka tas ir visu laiku tomēr, ka tu esi ielikts kaut kādā vienā konkrētā tikai lomā. Un ka tas ir tāpēc, kad varbūt viņš negrib, lai to viņi konkurē. Ja? Jo tā jau arī ir viena lieta. Tās visas vienalga, vai tās ir lomas privātais sektorā vai valsts sektorā vai kaut kur citādāk. Ja? Vīrieši savulaik bija pieraduši, ka tas tomēr ir pārsvarā vīriešu dzīve. Ja? Tagad, ja parādās konkurence, varbūt ir situācijas, kad viņi varbūt negrib, ka tā konkurence parādās. Ja? Tad ir vieglāk kontrolēt sievietes, ja viņas noliek. Tā kā tā arī ir savā ziņā vardarbība, ja? Kas tev neļauj to savu potenciālu izmantot vai sasniegt. Tā kā tas nav tikai par fizisku, bet arī tādu attīstības sevis attīstīšanas jautājumu. Es domāju, mēs ejam uz to, ka mēs kā sabiedrība esam spējīgi par to arī arvien atklātāk runāt, bet arī, teiksim, ka tā normalitāte, ka vardarbība nav norma, ka tas sabiedrībā šobrīd ir akceptēts. Mēs to redzējām ar visu diskusiju par izstāšanos no konvencijas pret vardarbību, ka sabiedrībai bija viedoklis par šādu rīcību, par vēlmu mazināt kaut kādu cilvēktiesību aizstāvību vai vēl kaut ko. Tā kā, uzstarot gaismu uz kaut kādām tumšām lietām, tas labākais veids, un tad jau atkal arī ceļi parādīt, kā to tik galā. Kad nav sievietes viens pašas, kas to cieši, ka nav sievietes viens pašas, kurām tas notiek, un kad ir veids, kā tikt to galā. Mums šī saruna noris Latvijas dienā, un ir šobrīd valsts svētku laiks un tāds patriotismu laiks. Kas ir tie argumenti, ko tu teikt, kāpēc Latvija ir brīnišķīgākā vieta, kur dzīvot un kur būt? Tāpēc, ka Latvija ir brīnišķīgākā vieta, kur dzīvot. Es to esmu pārliecinājusies dzīvojot kādās 5 vai 6 valstīs. Tā tas tiešām ir un kāpēc. Pirmām kārtām cilvēki, latvieši, visa mūsu tauta, ar visām tradīcijām, valodām, kultūras lietām, dabu,
Mums ir vienkārši brīnišķīgi no tā viedokļa, ka mums nav nekāda dabas kataklizmu. Tas, ka uznāk kādi krusa vasarā vai kāds sausums vai slapjums salīdzinot ar lielajām zemestrīcēm, tsunami, tornado, vai kas tas arī nebūtu, tas tomēr mums ir ļoti pat pilnīgi nekas. Arī tāda caurmērā, tāda augstas kultūras valsts mēs esam un augstas izglītības valsts, un es domāju, ka uz to mums arvien vairāk arī apzināti jāiet ir. Es teiktu, ka tās pamatlietas, ka mēs esam unikāla tauta, unikāla valsts, un neviens cits mūsu vietā to arī neapzināsies un mūs pašus uz priekšu nevirzīs un neslavēs, un tikai mēs, ne jau tur Nīderlandieši vai Igauņi to darīs, tikai mēs paši. Brīnišķīgs vēlējums. Paldies tev, Baiba, par sarunu, un es iešu izpētīšu to Zemesarga mājaslapu. Jā. Paldies tev. Labi, paldies. Nākamajā Dāmu projekta sērijā skatieties dzirkstošā Gundagas Kudriņa par pašapziņu, sirsnību un radošumu. Mēs gājām tā kā tādi mazi sprīdīši kautrīgi, un tad mēs tā emocionāli visu izstāstījām, mums ļoti smuki aplaudē, un tad paldies, viss, bet tur jāmāk, kā es saku, bišķiņa ar elkoņiem iet un par sevi pastāvēt. Tad šobrīd, kad mēs braucam, tagad novembrī arī braukšu, pēc dažām dienām braukšu uz to pasaules atkal mūsu lielāko notikumu, tad man tas galvenais boss nāk pretī un tā, oh my crazy Latvians, un mēs tā, un ķeras ap kaklu, un mēs pa šiem gadiem esam parādījuši, ka crazy Latvians arī prot strādāt, un mēs protam parādīt sev, mēs varam būt līdzvērtīgi, konkurētspējīgi, un tāpēc jau tie ārvalstu uzņēmumi arī nāk pie mums, kas saprot, ka var. Un tā ir baigā labā sajūta, ka tu saproti, ka nauda nespēlē vienmēr lielāko lomu. Tas ir brīnišķīgi, man tas patīk. Tāpēc, ka vērtības ir pirmajā vietā un kaut kāds kodols un viss tas etniskais, kas mūsos ir, un autentiskais, kas mūsos ir. Es vienkārši kaifoju, ka dzīvoju Latvijā. Sīvietē pēc 40 nav jāiztur, viņai ir jādzīvo. Tiekamies Dāmu projektā.